Iespējams, arī jūs esat dzirdējuši par šūmēšanos, kas saistīta ar Skaiskalnes katoļu kartelī vai baznīcā notikušo procesiju. Un tur bija sanākuši mednieki ar saviem suņiem, un šīs te viltus baznīcas vadītājs viņus tur svētīja, iesvētīja, un tad arī baznīcā bija ienests nomedīts briedis, kurš tur kādu laiku atradās, un cilvēki to pienesa kā tādu upuri, es nezinu, savam elgdievam vai tam līdzīgi. Par to vēl zinātnieki strīdās, kas tur notika. Bet esmu redzējis, kad arī kristīgie radio tur cilvēki šūmējās un citviet ārprāts, kā gan tā var Dieva namā šādas izdarības. Un no vienas puses tā kā saprot, tur tas izskatās briesmīgi, bet tas izskatās briesmīgi un nepieņemam tikai tik ilgi, kamēr mēs nesaprotam, kas šīs institūcijas ir, kur tas viss notiek. Jo, ja tu pāji mazliet malā un paskaties sākumā, vai vispār tā ir Kristus draudze, un kas tur iepriekš jau ir pastāvējis, tad tu saproti, ka tā baznīca ir uzbūvēta vai tā ir nosaukta par godu Marijai, kā viņi to saka, pasaules ķēniņienei, mūsu pestīšanas, tai, kas strādā cilvēku, līdzdarbojas cilvēku pestīšanā vēl aizvien, un kas ir visas baznīcas un visu kristiešu māte, tātad piedēvējot viņai īpašības, kuras Bībele viņai nepiedēvē, un vēl aizvien saucot viņu tur par aizbildni un palīdzi un tam līdzīgi, un cilvēki vēršas pie viņas, nevis pie Dieva caur Jēzu Kristu, bet pie viņas, lai viņa aizliktu labu vārdu Jēzum. Un tas, kas man vienkārši izbrīna, ir, ka redzot, ka šis ir tiešām bezdievības un elgdievības templis, kurā cilvēki zemojas un godā Mariju, vairāk nekā, jāsaka, godīgi, vairāk nekā Kristu. Un Kristus arī katoļu baznīcā nav Bībeles Kristus, bet tas ir cits Jēzus, cits Kristus, cits evaņģēlijs, ko viņi pielūdz. Tad nemaz nav jāšūmēs, nav jābūt, man nav nekāda pārmetuma, jo es jau redzu, kas šī katoļu kartelis ir. Es jau redzu šo novirzīšanos, redzu šīs elgdievības visās malās. Un tāda šis ir tikai vēl viena lieta, kā Bībelē rakstīts, viņu neprāts tos redzams visiem. Bet tie, kas neredz šīs lietas, kas domā, viņi visi ir kristieši, kā gan tur var ienest briedi, tad viņi arī var šūmēties. Bet tie, kuriem ir acis redzēt, tie arī redz, un tad tās šīs bezdievības izpausmes viņas nepārsteidz. Un tādas ir daudz visā pasaulē, un arī Latvijā tās vairosies. Tāpēc atzīstiet patiesību, patiesības darīs brīvus, un neesiet naivi, neesiet muļķi, kas jūs kaut ko sūdzaties par sīkumiem, bet neredzat patiesību, neredzat atšķirt viltus apustuļus, viltus praviešu un maldu mācības, kas ir piepildījuši Latviju, kas piepildījuši visu pasauli, un jūs to saucat par saviem brāļiem. Vai jums